Labrīt, Latvija! Saulgriež naktī, dienā. Šodien ir tā īstā diena, ka mūsu tautai vienoties vienotā, stiprā vienības spēkā. Godāt savu senču tradīcijas. Un principā šodien mēs varam tādu iemēģinājumu uztaisīt tautas vienības spēkam, jo oktobrī mums patiešām vajadzētu tautas vienības spēku, lai izmēst vēstures mēslainē naudas varu, kas faktiski mūsu tautu ved uz iznīcību. Gremdiem miljardu parādos, atkal tikko jaunais jau balti atbraukušais premjeras noslēdz līgumu par 3,5 miljardiem uz mūsu iedzīvotāju pleciem, lai naudas vara ģimenes Rockefeller, Rothschildi, Morgana varētu nopelnīt kārtējos miljardus. Un katru dienu mēs šagad maksājam miljonu dienā par kredītiem, ko naudas vara mums uzlikusi uz kakla, un vēl vairāk maksāsim. Latvijas tauta. Un vienojamies kārtīgā vienības spēkā oktobrī. Izmēžam šo naudas varu ārā. Jā, viņi kontrolē mūsu žurnālistus, viņi kontrolē mūsu drošības dienas, kas faktiski uztur tautu apātiski un neticīgi un bailīgi rīkoties. Bet es aicinu arī katru žurnālistu, katru drošības dienas darbinieku apskatīties reāli, kas notiekās Latvijā. Faktiski Latvijas tauta iet uz iznīcību. Un jūs esat viena no tiem karēviem ikdienas, kas uztur šo lēno ceļu uz Latvijas valsts iznīcināšanu. Pamostamies jūs pirmām kārtām. Nedarat to. Modinam tautu kopīgai rīcībai, lai oktobrī Saeimas vēlēšanā mēs ievēlētu tos 51 vismaz tautas priekšstāvu, kuri ir gatavi mainīt šīs naudas varas pārvaldes sistēmu tādu, kas ir motivēta tautas labklājīgā, gaišā nākotnē. Un tāpēc šodien aicinu svinēt. Visu to, kur kristiešu baznīca. Man nekāda faktiski tāda naida par kristiešiem naudas saprotu, ka gadsimtiem Gebelsa metodēm mums ir stāstīts iekšā kristīga baznīca, ir Dievs, Jēzus Kristus Dievs. Un tikai tad tiem, kam ir pietiekama informācija, tie kas zina pietiekama vēsturi un sāk skatīties, vai tu patiešām Dievs. Brālis kristietis nogalināja brāli kristieti 30 gadus. Kas viss notika Dienvidu Amerikā, atnākot kristietībai. Un kas ir noticis Latvijā? Faktiski šī reliģija, precīzāk ideoloģija, bija tā, kas mūsu gadsimtiem uzturīja pazemīgu, padevīgu kalpu stāvokli. Pagriezt otru vajag, ja saimnieks ir pa vienu. Piedot saimniekam, jo viņš nezina, ko dara. Ja. Un faktiski šis ir palicis mūsu tautā iekšā, izmēžam ārā šo pazemības, padevības garu. Mēs esam latviešu strēlnieku pēcteči. Izmēžam naudas varu ārā oktobrī. Un šodien kārtīgi izrādam cieņu saviem tēvu svētkiem, saviem senčiem. Nosinam šodien savstāvus, sagaidām pēc sentēvu tradīcijām šo dienu. Un 23. 24. Labi, lai viņš ir, bet uz doto brīdi šis 23. 24. tas saucamais Jāņi ir pārvērtušies tādā dzeršanā un pārēšanās. Vēl nobeigumā es gribēju paldies pateikt Baltkrievijai. Man ir krekliņš virsū. Un kur viņš ir ražots? Baltkrievijā. Un kur viņi tirgo? Baltkrievijas valsts veikalos. Tas tāds atgādinājums. Mēs ar Baltkrieviem esam viena tauta, baltu tauta. To arī mums nestāst. Mums ir kopīgi senči un vienojamies. Beidzam šo nacionālā laika kurināšanu, ko man aizdomas visvairāk izskatās arī paši drošības dienesti dara, lai nacionālo laidi kurinātu starp probaltu tautām, krieviem, ukraiņiem, latviešiem. Paldies par uzmanību! Nosinam šodien kārtīgu mūsu senču svētkus. Mēs ticam, mums izdosies.